Šodienas video es parādīšu, kā izmantot kosmētiku, lai tai reāli būtu efekts un tu izskatītos pēc cita cilvēka. Kā arī mēs izmēģināsim 2 produktus, kas ir jaunumi drogās, un vienu no tiem es pat neesmu redzējusi izmantotu nekur citur internetā. Tā kā jā, es nākšu jums tuvāk un mēs vienkārši sāksim. Es īsti vēl nejūtos ērti dodot padomus par to, kā taisīt uzacis, jo es sāku tās taisīt tikai ļoti nesen, jo man dabīgi ir diezgan biezas uzacis, tāpēc es tās ātri iekrāsoju un pārklāju pāri gēlu, lai viņas nav tik ļoti izspūrušas. Ja tev ir kaut kāds veids, kā tev patīk taisīt uzacis, tad vienkārši taisi to. Iemesls, kāpēc es šoreiz sāku ar konsīleri, ir tāds, ka viens no jaunajiem produktiem, kurus mēs izmēģināsim, ir tonālais. Un, ja viņš nav pietiekami labs vai viņam ir dīvaina tekstūra, es negribu likt konsīleri vēl pāri. Angliski to sauc par underpainting, tā kā tā ir tā tehnika, ko mēs izmantosim šodien. Ja es esmu izmantojusi gēlu uz uzacīm, tad man ļoti patīk paņemt micelāro ūdeni un vai nu vatas kociņu, vai nu vienkārši parasto vatas aplīti un vienkārši noslaucīt visur šeit apkārt, jo, ja tur būs kaut kādi gēla pārpalikumi, tad uzreiz, kā tu sāks likt tonālo vai konsīleri, to varēs ievērot. Un vēl pirms es uzlieku konsīleri, es uzlikšu nedaudz toneri. Tātad es paņemu ļoti nelielu daudzumu konsīlera uz otiņas un nepārspīlējot ar konsīlera daudzumu iekontūrēju uzacis. Un ar to pietiek. Protams, ja tev ir uzacis forma, kas tev ļauj uztaisīt kaut kādas savādākas uzacis, tas noteikti palīdzēs izskatīties savādāk. Teiksim, ir tās meitenes, kas noskuj visu šo tā kā uzacu astīti, lai varētu iezīmēt tādas uzacis vai zīmēt taisnas uzacis, kā viņām patīk. Un ir cilvēki, kuriem dabīgi vienkārši ir tādas uzacis. Un līdz ar to viņi var viņas iezīmēt, kā viņi grib. Bet lielākie daļai cilvēku tā nav. Tagad laiks vienkārši parastajam konsīlerim zem acīm un citur. Tātad es paņemu savu konsīleri un uz samitrinātas, bet ne slapjas švamītes sākšu ar šejieni, un es izmantoju tās švamītes tā kā dabīgo formu, lai uzklātu viņu šādi. Ja tev ir ļoti izteikti loki, kā man, tad nav īsti labi likt konsīleri tikai tajā vietā, kur ir tas loks, jo tādā veidā tu arī izcelt to vietu pēc tā kā vairāk. Es uzlikšu arī nedaudz uz deguna, kā turpinot to līniju, un noteikti pārliecinies, ka tu aizpildi tās poras, kas ir uz deguna. Daudz cilvēki liek konsīleri arī šeit, un ja tev ir apaļīgāka sejas forma, tad droši tā dari. Man vienkārši šķiet, ka man ir diezgan četrkantaina sejas forma, un man īsti nepatīk izcelt to žokli, tāpēc es pagaidām vienkārši likšu viņu mierā. Paliksim pie šī, un es izmantošu nedaudz kontūras zīmoli. Tātad es noteikti vēlos izcelt vaigu kaulus, lai man seja izskatītos nedaudz slaidāka. Šeit ir mana dabīgā kontūra. Es viņu pacelšu nedaudz uz augšu. Mēram tā. Tāpat man arī ir ļoti liela piere, tāpēc es uzlikšu kontūru diezgan zemu, kas ir šeit un šeit, bet es noteikti viņu izpludināšu vairāk tā kā uz augšu, nevis atstāšu tādu aplociņu apkārt. Žoklim, kā es minēju, es daru kaut ko nedaudz savādāku, kā lielākā daļa citu cilvēku. Tā vietā, lai izceltu savu žokli, es viņu nedaudz tā kā pārzīmēju pāri, tādā veidā padarot savu žokli nedaudz slaidāku. Kad jūs pirmoreiz sākat krāsoties, jo es pirmoreiz sāku krāsoties, ja es nemaldos kaut kur 9. klasē. Man jau tad bija diezgan izteikti loki zem acīm, un es liku baltu, pašu gaišāko biezu konsīleri zem acīm, un tad viņu tā kā nopūderēju ar baltām ecvēnām. Godīgi sakot, jūs pamanīsiet manas video, ka šis ir tas, kā es parasti vienkārši kontūrēju savu seju. Mēs noteikti dosim lielāku efektu ar bronzeri. Tagad ir laiks atsauksmei. Tātad šodien mēs pirmo reizi izmēģināsim šo te
Essence tonālā krēma zīmuli. Es gribēju, lai man būtu tonālais, kas ir nedaudz tumšāks nekā mans cushion tonālais. Un kaut gan veikalā man šķiet, ka šis noteikti būs tumšāks. Man liekas, viņi praktiski ir vienā un tajā pašā tonī, tikai šis ir daudz dzeltenīgāks. Vai var redzēt, šeit ir mans cushion tipa tonālais, un šeit būs mans Essence zīmols blakus. Man šķiet, ka tas tumšums ir vienāds, bet šis ir tik daudz vairāk rozā. Paskatīsimies, cik te ir daudz produkta. Šeit ir tik daudz produkta, kas, man liekas, ir ok, ņemot vērā, ka šis ir tā kā budžeta brands. No sākuma izlasīsim šī produkta aprakstu, lai zinātu, ko mums vajadzētu sagaidīt. Tātad rakstīts, iepazīstieties ar Essence Foundation Stick, jūsu izvēle dabiska izskata iegūšanai, tā kā viņam nebūs ļoti daudz pigmentācijas. Tam ir īpaši krēmveida formula, kas gludi slīd un sajaucas kā sapnis. Okay. Tā dabīgais matētais finish ir tik viegls, ka aizmirsīsiet, ka tas pat ir uzklāts. Man ir diezgan bail, jo man liekas, ka šāda veida zīmuļa veida tā kā formula varētu būt diezgan smagnējusies, tāpēc, ok. Šis daudzfunkcionālais zīmuls. Daudzfunkcionālais? Ko vēl viņš var darīt? Ir ideāli piemērots ātrai uzklāšanai atrodoties ceļā, un to var izmantot arī kā tonālo krēmu, bronzeri, izgaismotāju un kaut ok. Tu vari nopirkt tā kā tumšāku krāsu un izmantot viņu kā bronzeri. Beigās nāc ar ādu kopjošām sastāvdaļām, tas baro vienlaikus nodrošina pielāgojumu pārklājumu, neatkarīgi no tā, vai vēlaties pilnu vai maigu ikdienas grimu, šis zīmols jūsu jaunais labākais draugs. Un mēs redzēsim. Pašlaik mana āda izskatās šādi. Kopumā no konsīlera un tonālā nav nekāda papildus tekstūra, viņi diezgan labi ir uzklājušies uz manas ādas. Mana āda nav īsti sausa nevienā vietā, vismaz pagaidām tā neizskatās. Kur viņš pazuda? Ir ļoti grūti pateikt, vai viņš tik ļoti labi piestāv manai ādai, vai viņš pazuda, bet tas, kas mani jau uztrauc, ir, jūs redzat, šeit izskatās, ka viņš nedaudz tā kā vai nu šajā vietā vienkārši nepielika, vai arī man tur bija konsīleris, ko viņš tā kā pacēla. Uzliksim viņu uz zoda, kur es zinu 100%, ka man tur ir konsīleris. Tas gan man jāsaka, ka viņš ir ļoti maigs un ļoti krēmveidīgs, viņu ir tā kā patīkami uzklāt uz ādas. Man ļoti interesē pirms un pēc. Pamēģināsim tā kā viņu kārtīgi uzklāt uz šīs sejas puses, un tad redzēsim, vai viņam reāli ir kaut kāda, vai mēs vēl redzam kaut kādu atšķirību. Man diezgan bail viņu klāt pat taisno uz sejas, jo es negribu, lai viņš tā kā izkustina manu konsīleri, kas man ir apakšā. Viņam noteikti ir ļoti dabīgs efekts uz ādas. Tātad šī ir puse ar, un šī ir puse bez. Un tūplānā tekstūra. Ziniet, ko neizskatās pat tik slikti. No manām dzimumzīmēm var pateikt, ka viņam ir ļoti viegls tas pārklājums, jo manas dzimumzīmes aizvien vēl ļoti labi redz cauri. Pamēģināsim otrā pusē ar tonālā krēma otiņu. Es vienkārši uzklāšu viņu uz otiņas šādā te veidā. Es nezinu, vai kamerā var pamanīt, bet man šī tekstūra patīk daudz mazāk. Salīdzinājumam ar šo pusi. Es uzreiz varu pateikt, ka daudz labāk viņš uzklājas ar sūklīti. Es godīgi sakot šo negaidīju, bet man šķiet, ka viņš patiešām nepaceļ to konsīleri un krēmveidu kontūru, kas man bija apakšā, ko ir ļoti patīkami redzēt, ir īpaši no tāda tā kā budžeta produkta. Patiesībā Essence pēdējā gada laikā ir mani ļoti patīkami pārsteigusi ar saviem tonālā krēma produktiem, jo savos pašos pirmajos video es ļoti daudz pieminēju viņu Skin Tint, kas bija mans pagājušā gada favorīts. Es patiesībā esmu ļoti patīkami pārsteigta. Šeit ir tekstūra pēc izpludināšanas super duper tuvumā.
Ok, beidzot laiks ir nopudrēt seju un pārbaudīt arī, kā šis produkts darbojas kopā ar pūderi. Man patiesībā nav īsti pūderi, kuru var nopirkt drogās. Maybelline Fit Me pūderi var nopirkt drogās, bet tikai to, kas ir iepresēts, nevis šo, kas ir birstošais. Un vēl man ir šis Revolution pūderis, kas kaut kādiem iemeslu dēļ arī nepārdodas drogās. Es to pieminēju savā iepriekšējā video, bet man šķiet, ka drogās ir milzīgs birstošo pūderu deficīts. Es saprotu vienkārši, kāpēc tik daudz populāri birstošie pūderi nav viegli pieejami mums. Bet jebkurā gadījumā šo dabūt ir daudz vieglāk, tā kā es izmēģināšu šo var nopirkt no Tino. Es atkal uzklāju pūderi zem acīm tieši tādā pašā veidā kā konsīleri, neliekot viņu tikai šeit, bet šeit. Ar šo 3 stūrveidu aplikātoru es uzklāju pūderi visur, kur es uzklāju konsīleri. Un, kā es minēju, man ir sausa āda, līdz ar to pārējās vietās man īsti nevajag tik biezu pūderu kārtu. Un es paņēmu super lielu otiņu un vienkārši uzklāju pūderi šādi. Diezgan grūti pateikt, ko es domāju, jo, kā jūs redzat, šeit noteikti var redzēt vietas, kur viņš ir, kur viņš nav. Nav tā, ka tas pārklājums ir pilnīgi perfekts. Tajā pašā laikā dzīvē, neskatoties tik ļoti tūmā, kā es jums parādīju, noteikti izskatās tā kā ok. Mēģināsim nedaudz mitrināt ar spreju. Manuprāt, deguna kontūra ir ļoti svarīgs solis šajā visā. Bet tāpat kā sejas kontūrēšana, tas ir ļoti atkarīgs no tavas deguna formas. Man ļoti patīk sākt ar šo te vietu, jo tajā vietā man nav deguna kaula, un līdz ar to ir daudz vieglāk viņu iekontūrēt. Tālāk ar atlikušo produktu es vienkārši tā viegli braucu uz augšu. Un viena lieta, ja tu gribi izskatīties reāli savādāk, tev ir jāsaprot, ka tev vajadzēs izmantot diezgan daudz produkta un vienkārši nebaidīties. Un tad, lai izceltu degunu galu un izskatītos nedaudz mīlīgāk, līnija tur. Es pagaidām atstāšu šo šādi un daudz neizpludināšu, jo, protams, pagaidām izskatās dīvaini, jo man nav nekā daudz citu uz sejas. Tālāk kontūru šeit, lai izceltu lūpas. Pagaidām atstāsim šo šādi. Un tagad mums būs jāizmanto ļoti daudz bronzera. Man personīgi vieglāk ir strādāt ar pūderu veida bronzeri. Un šis no Revolution ir ļoti labs patiesībā. Un atkal vienkārši nebaidies. Viņa novietojums nav tik ļoti strikts kā kontūrai. Tagad ar nedaudz lielāku otiņu es paņemšu to pašu bronzeri un pāriešu pār savai deguna kontūrai. Tagad es vienkārši uzklāšu nedaudz savā tonālā uz acīm, lai manā acēnā būtu kaut kur pieķerties. Un sākot no ārējā stūra. Starp citu, runājot par acuēnām, jā, es izmantoju NYX, kas varbūt ir nedaudz augstākā budžeta kategorijā, bet man iepriekš bija šī te paleta no Catrice, kas ir tā kā Natasha Denona duplikāts, un man ļoti patika tā kvalitāte. Tāpat arī es izmēģināju šīs te no Essence, vienkārši veiklā testarīti, un viņš bija tik ļoti krīmīgs, un man bija tāds wow, tā kā, ja man tādas krāsas jau nebūtu 100 reizes manā kolekcijā, es noteikti būtu iegādājusies. Paņemšu savu mazo kontūras otiņu un ar to pašu kontūras krāsu vistas acis garumā zem acis. Praktiski visu laiku paturprātā, ka šim šāda veida grimam nav tādas lietas kā pārāk daudz kosmētikas. Tā kā man šis plakstiņš mēdz tā kā nedaudz nolaisties, man ir ļoti svarīgi to vidējo toni uzlikt līdz pašai augšai. Šai acī īsti nav tāda problēma, bet, protams, es gribu, lai viņas izskatās vienādi. Tā kā šis tonis vismaz man iet ļoti augstu. Faktiski atstājot bez acuēnām tikai šo te daļu. Tālāk es ņemšu to tumši brūno uz kompaktākas otiņas. Uzklāšu šeit. Pārliecināšos, ka es viņu kārtīgi iepludinu tajā stūrī. Un tad uz otru pusi. Atkal nedaudz augstāk nekā tā līnija. Ar šīm acuēnām es cenšos tā kā mainīt un pielabot savu acu formu.
tieši tāpat, kā mēs darījām ar kontūru, ņemot vērā to, kas mums patīk, ko mēs vēlamies izcelt, un to, kas mums nepatīk, ko mēs vēlamies notušēt. Paņemot tās tumšās atsvērnas uz mazas otiņas, es viņas iezīmēšu šeit. Tagad plakanotiņa un ļoti gaišas atsvērnas. Tagad es savu plakstiņu iezīmēšu augstāk. Patīk turēt savas acis vaļā, lai es zinātu, cik augstu man tās ēnas ir jāliek. Laiks highlighterim, tātad ar super mazu otiņu es paņemu tādu kā šampaniešu krāsas highlighteri, bet tā pamatīgi. Un tad viņu pavalku uz augšu, un tad nedaudz uz leju un zem acis. Protams, uz degungala. Un man patīk uzlikt viņu šeit, bet to var likt arī visā garumā, ja tev patīk. Vienkārši šķiet, ka tas liek manam degunam izskatīties nedaudz pārāk garam. Ok, tagad nākamais produkts, kuru es apsolīju pamēģināt, ir šis te vaigu sārtums no Catrice. Tur rakstīts Soft Glam Baked Blush. Tā kā šis iepakojums man ļoti izcēlās, jo pārējie Catrice produkti ir tādos ļoti, protams, šī arī plasmas, bet tādos caurspīdīgos, plasmasīgos iepakojumos, kas šķiet ļoti tā kā viegli varētu saplīst, bet šis iepakojums ir daudz savādāks, un tāpēc man likās, ka tas varētu pievērst daudz cilvēku uzmanību. Tāpēc es vēlējos šo izmēģināt. Wow, viņš ir ļoti spīdīgs. Wow! Es nebiju gaidījusi, ka tā krāsa būs tik spīdīga. Bet ok, mēģināsim. Tātad es paņemšu diezgan lielu otiņu. Un man patīk likt vaigu sārtumu šeit, nedaudz vairāk kā pievērst uzmanību savam sejas centram. Par vaigu sārtumiem runājot, es redzēju, ka bija atlaide šai te paletei no Catrice, un es no sākuma domāju, ka tā atlaide patiesībā ir tai vaigu sārtuma paletei, un es visticamāk būtu izvēlējusies to, nevis šo vaigu sārtumu, bet tā kā tā atlaide bija patiesībā tai kopējas sejas paletei, un man īsti tās kontūras krāsas neinteresēja, tad es izvēlējos šo te vaigu sārtumu, jo es vienkārši domāju, ka es viņu izmantošu vairāk nekā to paleti. Es neesmu nekad viņu izmēģinājusi, bet man ļoti tā kā pēc būtības atgādina tos Rare Beauty vaigu sārtumus. Tas spīdums ir diezgan mīlīgs. Vienīgais viņš noteikti atstāja tādu metālisku tekstūru uz ādas, bet tajā pašā laikā es pašlaik lieku ļoti daudz kosmētikas uz sejas, tā kā kaut kāda tekstūra ir nedaudz tā kā sagaidāma. Ok. Šajā vietā, kur viņš spīd, manuprāt, tiek ļoti izceltas tās poras, bet kopumā man ļoti patīk tā krāsa, manuprāt, viņa būtu ļoti perfekta vasarai, bet jāņemiet vērā, ka viņa ir ļoti spīdīga, un ja tas nav kaut kas, kas jums interesē, tad jums visticamāk nepatiks šis vaigu sārtums. Patiesībā arī šo melno L'Oreal lineri es nekad neesmu izmēģinājusi, tā kā šis laikam arī būs vēl viens jauns produkts, ko mēs šodien izmēģinam. Viņš ir ļoti krēmīgs un, kā jūs redzat, ļoti pigmentēts. Es nezīmēju specifiski lineri, bet šāda veida izpludināta līnija tev acu galā liks tavam skropsām izskatīties garākām. Man liekas, būtu interesanti uztaisīt tā kā pārēju no tumšāka zīmuļa uz gaišāku, tāpēc tas ir tas, ko es darīšu. Vēl viens triks, ko tu vari izmantot, ir iezīmēt tādu līniju šeit. Tas noteikti, manuprāt, liek jebkura cilvēka acīm izskatīties pavisam savādāk. Un, lai to izdarītu vieglāk, tu vari pavilkt šeit un redzēs, ka šeit ir tā kā dabīga līnija, kas arī palīdzēs abām acīm izskatīties daudz maz vienādi. Es noteikti šīm make-upam vēlos ļoti lielas un tumšas skropstas, tāpēc es izmantošu šo te skropstatušu no Catrice. Man patiesībā ļoti patīk visas Catrice skropstatušas, kuras esmu izmantojusi, un tieši šī False Lash jūs redzēsiet. Starp citu, ja tev nonāk skropstuši uz sejas, vienkārši ļauj viņai izžūt. Apakšējām skropstām mēs izdarīsim kaut ko īpašu. Es paņemšu šāda veida pinceti un tā kā saķipinu viņus kopā.
Šo ir jādara diezgan ātri, kamēr skropstuši vēl nav izžūsi. Un šis tev liks burtiski izskatīties pēc lelles. Tad es ņemu šāda te veida skropstu un es viņu uzlikšu zem savām skropstām. Šādi te pavisam neliels efekts salīdzinot ar to skropstu dušu. Būtu forši uzlikt kaut kādu spīdumu uz acīm. Es izmantošu tādus tā kā ļoti glitterīgas acuānas, nemetāliskas. Kā redzat, tad, kad viņa izžūst, viņa vienkārši tā kā nodrūp nost. Ok, un beidzot laiks lūpām. Tagad es ņemšu neitrālas krāsas lūpu zīmuli. Es zīmēju savu lūpu līniju šeit. Man vienkārši ļoti patīk sava dabīgā lūpu forma, tāpēc es praktiski vienkārši apvelku to. Tu vari izvēlēties tā kā aizīmēt šo te augšējo līniju, un man viņa patīk. Tad es parasti sānus aizīmēju ar to tumšāko krāsu, lai riktīgi izceltu lūpu vidu. Laikam uzlikšu lūpu spīdumu. Man vajadzētu izmantot šo NYX Lip Laundry Gloss vairāk, bet viņš ir briesmīgi biezs un ļoti smags uz lūpām. Man viņš patiesībā nepatīk un es viņu neieteiktu. Tāpēc es izmantošu vienu no šiem Rival lūpu spīdumiem. Man ir divi, bet otrs ir ar rozīgu nokrāsu, tā kā es izmantošu šo, kurš ir caurspīdīgs. Man diezgan pārliecināta, ka viņi vairs nepārdodas, bet noteikti viņiem pārdodas kaut kāda veida lūpeļa vai lūpu spīdums. Un šis ir diezgan labs. Un pats pēdējais solis, kurš man ļoti patīk, ir paņemt laineri un izcelt manas dzimumzīmes. Un jā, tas arī būs viss šodienai. Es noteikti iepostošu šortu, kur es parunāšu par to, kā šis izskatās dienas beigās un došu savu pilno atsauksmi. Pašlaik es viņam patiesībā dotu 7 no 10 šim te vaigu sārtumam. Es dotu arī pagaidām 7 vai 7,5 no 10. Jā, tā krāsa ir ļoti, ļoti skaista. Es vienkārši vēl neesmu pieradusi pie tā metāliskā mirdzuma, un es nezinu, vai man patīk tas, cik daudz tajās vietās, kur viņš atspīd, viņš izceļ sejas tekstūru. Godīgi sakot, man nedaudz par daudz atgādina vienkārši tā kā metāliskas acuēnas. Šī ir acuēnu palete. Šis ir vaigu sārtums, un šīs ir vienkārši metāliskas acuēnas. Šis noteikti var pamanīt ir metāliskāks un spīdošāks nekā šis, bet to līdzību nevar noliegt. Un tāpēc es jūtos nedaudz tā kā, varbūt šis ir nedaudz par daudz manai gaumei, bet tā krāsa ir vienkārši perfekta, un manuprāt, šis ir kaut kas ļoti trendīgs, kas varētu interesēt ļoti daudziem cilvēkiem. Un ja jau es pieminu visu, tad es pieminēšu arī šo gēla laineri, kuram es patiesībā dotu pašlaik 8 no 10. Viņš ir ļoti krēmīgs un ļoti pigmentēts, bet es pašlaik viņu esmu valkājusi tikai aptuveni 20 līdz 30 minūtes. Un uz viņa ir rakstīts, ka viņš var izturēt līdz pat 36 stundām, kas noteikti ir kaut kas, ko vajadzētu pārbaudīt. Bet ja viņš tiešām izturētu ļoti ilgu laiku un neizplūstu nekādā veidā, tad šis varētu būt 10 no 10 laineris. Bet jā, tad jau tiksimies manā nākamajā video. Čau!